Kas ir tā institūcija, kura parasti vienmēr gūst milzu peļņu, neatkarīgi no krīzēm un valstī valdošās nabadzības? Kas ir tas, ko vienmēr pirmām kārtām cenšas glābt valdošie politiķi un kam vienmēr tiek atdota nodokļu maksātāju nauda tik līdz draud bankrots? Jā, tās ir bankas. Tieši to mēs varam lasīt arī mūsu medijos, kuri pie aizvien pieaugušās iedzīvotāju nabadzības un ekonomikas lejupslīdes ziņo par aizvien lielāku banku peļņu. Atceramies arī Pareks glābšanas operāciju un to, ka faktiski jebkurā pasaules valstī banku glābšana ir absolūti prioritāte. Protams, tas atkarīgs no to apjoma, jo kādas mazākas bankas reizēm arī bankrotē, bet lielo banksteru peļņa no tā nekādi necieš. Rodas likumsakarīgs jautājums, bet kā tas iespējams, ka pie aizvien lielākas nabadzības bankas gūst aizvien lielāku peļņu? Ko mēs vispār zinām par attiecīgās sistēmas darbību? Nevien tas, bet kaut kādā veidā bankas ir kļuvušas arī par kontroles mehānismu, kas faktiski nosaka to, kā mēs vispār drīkstam lietot savu naudu, par visu ir jāatskaitās un ir neskaitāmi limiti, kas aizvien palielinās. Vēl vairāk, nu jau bankas pavisam atklāti formē pat sabiedrības morāles principus, atbalstot dažādas perversijas un krasojoties attiecīgās krāsās. Un visbeidzot, nesen pavisam atklāti Rietumu bankas Latvijā pārstāvi tātad izziņoja globālistu plānu par to, ka Latvija ir jākļūst par bezskaidras naudas valsti. Kas tad īsti ir bankas un kas devis tām tiesības diktēt visus šos noteikumus? Dodiet man iespēju drukāt naudu, man ir vienalga, kas tai valstī ir pie varas, tā savulaik teica Amsels Rotšilds. Labi, bet bankas parastās jau naudu it kā nedrukā, tās taču ir tikai starpnieki un cilvēka palīgi, kas pieņem noguldījumus un izsniedz aizdevumus, vai ne tā? Izrādās, ka viss nebūtu nav tik vienkārši, un tāpēc par banku sistēmas darbību cilvēki ikdienā pat nedomā, jo tās ir kļuvušas par ikdienas dzīves neatņemamu sastāvdaļu. Tāpēc būs interesanti izpētīt, kā tad īsti tas viss strādā, jo izrādās, ka nekas tur nav skaidrs pat ekonomistiem, jo par banku darbību un to lomu eksistē veselas 3 teorijas. Tā, ko mums māca šodien par bankām kā starpniekiem, kas ievāc naudu un izdala resursus, balstoties uz savu kapitālu, par galveno kļuva tikai pagājušā gadsimta 60. Tā to arī sauc par starpniecības teoriju, bet pirms tam, no 30. gadiem, valdošā bija cita teorija, ko sauc par daļējās rezerves teoriju. Tās ideja ir tajā, ka, lai arī atsevišķi katra banka joprojām ir tikai starpnieks, bet to kolektīvais spēks kopā jau kaut kādu naudu tomēr rada arī pats. Un tad, ejot vēl dziļākā pagātnē, ir vēl trešā, jeb chronoloģiski tā ir pati pirmā teorija, kas pastāvēja pagājušā gadsimta pirmajos gadu desmitos. To sauc par kredīta radīšanas teoriju, un tā vēsta par to, ka bankas tiešā veidā rada naudu no zila gaisa, un starpniecība it nemaz nav galvenais to peļņas avots. Pirmais šo teoriju aprakstīja Kembridžas profesors Henrijs Maklejotss savā grāmatā Banku teorija un prakse jau 1866. gadā. Tā vēsta par to, ka bankas nav ierobežotas savā kapitālā un ka tās var izdot jebkādu kredīta apjomu par jebkādiem procentiem jebkurā laikā. Saprotams, ka to visu ir jādod ar īstu naudu, kura dabā neeksistē un vēl ar procentiem, bet tas nozīmē reālu darbu, laiku, enerģiju, kas cilvēkam ir jāvelta. Bet aizvien pieaugošais parāda apjoms pasaulē tad beidzot arī noved pie tā, ka tas sāk plīst, jo šiem parādiem seguma taču nav un tos atdot nav iespējams. Vai nav interesanti, ka tieši šī it kā elementārā un patiesākā teorija, banku prakse arī bija pati pirmā, un tikai pēc tam parādījās tās pārējās, kurās šis galvenais banku mahināciju mehānisms un naudas taisīšana no zila gaisa tika noliegta aizvien vairāk, līdz kamēr tās kļuva tikai par nevainīgiem starpniekiem šodienas versijā. Par šīs teorijas pēdējās pirmavot var uzskatīt britu ekonomistu Džonu Keinu, kas to izvirzīja savā 1930. gada grāmatā Naudas traktāts. Līdz ar šīs teorijas nostiprināšanos faktiski makroekonomikas modelēšanā bankas vispār netiek pat ņemtas vērā, jo saskaņā ar šo versiju tās jau neko tajā neienes. Un tagad jautājums, ja reiz eksistē 3 šādas teorijas,
tad kāpēc nav ticis veikts kaut kāds tests, lai pārbaudītu to, kura tad ir pareiza? Tas taču ir izdarāms ļoti vienkārši. Ir jāpārbauda tas, kas notiek bankas kontos brīdī, kad tā izsniedz aizdevumu. Vai tās rezerves patiešām samazinās, vai tā veids kādas darbības, aizņemas no citiem, vai arī nenotiek nekas, bet tikai klienta kontā parādās attiecīgā summa. Tas taču būtu interesanti, vai ne? Izrādās, ka šāds eksperiments patiešām ir noticis pirms 10 gadiem. Ir šāds dokuments, kurā ir aprakstītas gan šīs visas teorijas, gan veikts praktisks eksperiments. Tika mēģināts runāt ar daudzām britu un vācu bankām, taču visas atteicās, jo saprotams, ka atklāt savas iekšējās procedūras neviens negrib. Tomēr atradās kāda maza vācu banka ar nosaukumu Raiffeisen Bank Wildenberg, un 2013. gada 7. augustā tika veikts darījums ar 200,000 eiro aizdevumu, kas tika dokumentēts un izsakots. Īsumā runājot, tas apstiprināja tieši to, par ko te ir runa. Bankas rezervās nekas nemainījās, nekāda paņemšana no citurienes nenotika, bet klientu kontā šie 200,000 vienkārši uzradās. Tas viss ir aprakstīts un izsakots vairākās tabulās un aprakstos, bet fakts paliek tas, ka mūsdienu ekonomiskā sistēma un banku loma tajā ir nekas kā kārtējie meli. Uz šī fona mūsu skapja prezidenta solījumi cīnīties ar banku patvaļu ir vienkārši komiski. Kā var cīnīties ar to, kas ir īstie saimnieki un kam pieder vara uzburt naudu no gaisa? Nu, lūk, tas arī ir izskaidrojums tam, ka pēc aizvien pieaugošas iedzīvotāju nabadzības bankas gūst aizvien lielāku peļņu. Tas ir tāpēc, ka cilvēki aizvien vairāk ir spiesti ņemt kredītus, lai vispār kaut kā savilktu galus kopā. Un bankas ar tiesu izpildītājiem gan piedzīs visu pēdējo centu un atņems visu, kas cilvēkam vēl pieder. Tāpat laikā reāli nekāda zaudējuma no uzburtas naudas pazaudēšanas patiesībā taču tām nav. Tāds ir šis vēlnišķīgais mehānisms, un šeit rodas jautājums, vai ir iespējama sadarbība un ekonomika bez šiem parazītiem. Jā, ir, un tās ir dažādas vietējās krājaizdevuma sabiedrības, kādas tiešām ir bijušas un kas varētu darboties uz godīguma principu, kad visi kaut ko samet un tad to aizdod tam, kam tiešām vajag. Protams, ne jau kārtēji iPhone iegādēji, bet tas jau ir cits stāsts.